Šobrīd mēs esam izstādē Motorsports 2025, kas notiekās paralēli ar mūsu lielākajām autošosei sacensībām Latvijā Devāla Grand Prix. Ideja nav jauna, agrāk mums bija tāda izstāde, tad viņa kaut kādu laiku nebija. Šobrīd mēs esam šo izstādi atgriezuši apritē, esam saaicinājuši dažādu sporta veidu pārstāvis. Mums šeit ir rallijas, autošoseja, motorlaivas, ūdens motorsports, ražotāji, sacīkšu rezervdaļu tirgotāji. Un es ļoti ceru, ka nākotnē tā ieviesīsies kā tradīcija. Un nākošais gads būs izstāde Motorsports 2026, vēl lielāka, vēl plašāk apmeklētāka, vairāk dalībnieku, vairāk skatītāji. Tā jau vajadzētu būt tā kā mūsu tradīcijai. Gan ūdens motosportam, gan motosportam, gan autosportam. Tāds viens reizes, kad viss satiekās. Jo agrāk izstāde bija, kādreiz Ķīpsalas hallē bija, bet bija pa ziemu, un tad bija problēma, kad vienmēr visiem bija mašīnas izjaukta, tehnika bija izjaukta, un nebija īsti ko atvest uz izstādi. Tad šobrīd mēs esam izvēlējušies vasaru, un mēs redzam uzreiz, kāda ir ieinteresētība no cilvēkiem, jo mašīnas ir pieejamas, tehnika pieejama, un ceram, ka tā būs tradīcija.